Lelde Dreimene, kur ir Dailes teātra aktrise un uzņēmēja, un šobrīd arī viņa pastāstīs par savu iedvesmu, par to, kā viņa iet uz saviem mērķiem. Dāmas un kungi, Lelde Dreimene, sagaidām! Čau! Nu, šitā ar miķiem. Jā, lai dzird, lai visi dzird. Tā, lai visi dzird. Tā, nu čau. Čau visiem klātesošajiem, kas šodien izvēlējās būt šeit, Biznesa augstskolā Turība, un, protams, sveiciens arī tiem, kas šo semināru vēro tiešsaistē. Mans vārds ir Lelde Dreimene, un varbūt kāds mani ir redzējis Dailes teātrī kādā izrādē, par ko es būtu ļoti, ļoti priecīga. Varbūt kāds mani ir redzējis, teiksim, kādā seriālā vai filmā, kas arī ir ļoti jauki, bet varbūt kāds mani redz pirmo reizi, un tas arī ir ļoti forši. Vārdu sakot, es šeit esmu uzaicināta, lai dalītos savā pieredzē, kāds tad ir bijis mans ceļš uz manu mērķi. Un tad es sev uzdodu jautājumu. Bet kāpēc tieši es? Tāpēc, ka es pati personīgi vēl nejūtos tādā kā savā iespēju kulminācijā. Es taču vēl pati esmu tikai ceļā uz. Un tad es uzdodu sev nākamo jautājumu. Bet vai es jūtos labi savā ceļā? Un vai es jūtos labi tur, kur es esmu? Un atbilde ir pozitīva. Tas nozīmē, ka es visu daru pareizi. Un, manuprāt, ir ļoti būtiski veidot šo dialogu ar sevi. Tāpēc, ka mēs dzīvojam tādā diezgan satraucošā laikā, tādā neziņas pilnā laikā, un ir diezgan viegli nomaldīties. Un, lai nenomaldītos, es esmu atradusi formulu, kas strādā man. Es turos pie sava Ariadnes pavadiena un droši dodos uz priekšu. Un kas ir Ariadnes pavadiens? Nu, iztēlosimies, ka ir labirints, un man ir jādodas iekšā šajā labirintā, un man rokās ir pavadiens. Pirms es dodos iekšā šajā labirintā, es vienu pavadiena galu piesienu pie ieejas, un turoties pie šī pavadiena, es droši dodos šajā labirintā, un es zinu, ka es vienmēr tikšu atpakaļ, tad, kad es to gribēšu. Tad nu tā. Vai jūs esat gatavi doties labirintā? Jā? Jā. Ļoti labi, ļoti, ļoti labi. Nu, lūk, mērķis. Viens no maniem mērķiem viennozīmīgi ir bijis strādāt Dailes teātrī. Kāpēc Dailes teātrī? Iespējams, ka tādēļ, ka tas bija pirmais teātris, uz kuru mani kā mazu meiteni aizveda, un es tur noskatījos savu pirmo izrādi, un šī iespaidi bija tik spilgti, ka tie manī kaut kur dziļi zemapziņā iesakņojās. Jā, varbūt tā ir atbilde. Un ir jāsaprot, ka šo iespēju strādāt Dailes teātrī es nesaņēmu kā dāvanu Ziemassvētkos. Tas ir bijis tāds diezgan garš ceļš, šaubu pilns ceļš, sevis šaustīšanas ceļš. Iestājoties Latvijas Kultūras akadēmijā, pedagogi mani vēroja ar tādu, es teiktu, skepsi, jo, kā vēlāk atklājās, viņiem bija licies, ka es, teiksim, izmantojot kaut kādus savus vizuālus, skatuviskus dotumus, fokusēšos uz tiem, nevis fokusēšos, teiksim, viņiem šķita, ka es varbūt nepietiekami nopietni uztveršu aktieru profesiju. Un tad, kad es uzzināju par šīm bažām, tad manī radās tāds pozitīvs spīds. Es gribēju viņiem pierādīt pretējo. Es šo skepsi transformēju tādā pozitīvā enerģijā, un tas motivēja mani vēl vairāk sevi attīstīt kā garīgi, tā arī fiziski. Un es atceros vēl kā šodien, pēc pirmā vokālā eksāmena es sēžu aizskatuvē. Vokālais eksāmens bija briesmīgs. Es sēžu aizskatuvē un
un es saprotu, ka bāc, es jūtos rīktīgi slikti. Es domāju, ko tagad darīt? Es paņemu lapu, un es izdomāju, es tur uzrakstīšu savus mērķus. Un viens no šiem mērķiem bija, es strādāšu Dailes teātrī. Un es nevienam neteicu, ne par šo lapu, ne arī par šiem mērķiem, pilnīgi neko. Pagāja 4 gadi, es beidzu Latvijas Kultūras akadēmiju, un man bija līgums ar Dailes teātri. Jā. Es jums tikko stāstīju par to neveiksmīgo vokālo eksāmenu. Ko tad es ar to biju domājusi? Respektīvi, iestājoties Latvijas Kultūras akadēmijā, es automātiski tiku pievienota tam tā saukto nedziedošo aktieru bariņam. Un tad nāk šis pirmais vokālais eksāmens, un tas bija tā. Ir skatuve, tāda kā šī, līdzīga. Ir auditorija, ir pedagogi, ir cilvēki, kas tevi vērtē, un tad pianists sāk spēlēt klavieres, sāk spēlēt ievadu, un es sāku dziedāt. Man tik nereāli trūka gaisa, ka es nevarēju nodziedāt pat veselu frāzi. Man nācās ievilkt gaisu vārdam pa vidu. Es stāvu un es jūtu, kā es tirpstu, un es ik pa brīdim sevišķi tā aptaust, es pārbaudīju pulsu, un es domāju, paga, varbūt šitas ir tas ļaunais sapnis, tas murgs, kas mēdz gadīties aktieriem, kur aktieri sastopās vienkārši ar kaut kādu kauna situāciju, un es saprotu, nē, tā ir realitāte, un man šī realitāte ir jāizdzīvo visā tās krāšņumā. Eksāmenis beidzās. Un tad es domāju, ko tagad darīt? Man ir 2 opcijas. Pirmā opcija – nekad dzīvē vairāk nedziedāt publikas priekšā. Vai opcija numur 2 – darīt kaut ko lietas labā. Un, ja es būtu izvēlējusies opciju numur 1, es visticamāk šodien šeit nebūtu un jums šo stāstu nestāstītu. Principā es būtu padavusies, bet tā kā padoties tas nav manā garā, es izvēlējos opciju numur 2. Un tad es domāju, paga, ja es esmu aktrise, bet tad taču es varu iztēloties, kā tas ir būt dziedātājam. Es taču varu notēlot, ka es esmu dziedātāja. Un tad es tā arī sāku darīt. Es sāku vērot pasaules līmeņa dziedātājus. Es sāku skatīties, kā viņi uzstājās, kā viņi kustās, kā es centos tvert, kur viņi veido skaņu. Var sakot, es viņus sāku piemērīt sev. Un 2. kursu beidzot, pēc vokālā eksāmena, es saņēmu komentāru no pedagoga, ka, Lelde, tu zini, tu esi atradusi tembru, kuru pat var klausīties. Jā, šis bija ļoti motivējoši, es turpināju iet uz priekšu. 3. kursā pēc vokālā eksāmena man pienāca klāt opera dziedātājs, un viņš mani mudināja mācīties akadēmisko dziedāšanu, ko es arī sāku darīt. Un 4. kursu beidzot, es jau pietiekami pieklājīgā līmenī biju spējīga nodziedāt Laizas Minelli Mein Herr no mūzikla Kabarē. Tālāk, kad es sāku strādāt Dailes teātrī, manas vokālās prasmes bija viens no maniem galvenajiem trumpiem. Mums bija mūzikls Žana Darka, kura mūzikas autors bija komponists Kārlis Lācis, un man tika uzticēts atklāt šo mūziklu ar solo partiju. Un līdz šim brīdim nav bijis pilnīgi neviens Dailes teātra Ziemassvētku iestudējums bez manas dalības tajā. Ko es ar šo visu gribu pateikt? Jā, es šīs vokālās prasmes varu uztvert kā Ziemassvētku dāvanu, varbūt, bet tad tā ir manis pašas nopelnīta dāvana, kuru es nopelnīju ar darbu, ar neatlaidību un ar drosmi. Un es noteikti gribētu pateikt to, ka ir ļoti svarīgs šis dialogs pašam ar sevi, tāpēc, ka
Par mums viedokļi var būt daudz un dažādi, un nereti tie mēdz būt diametrāli pretēji. Tādēļ ir ļoti, ļoti svarīgi ieklausīties sevī un abstrahēties no visa liekā un izmantot tikai to, kas ir derīgs tavai pašizaugsmei. Un vēl es gribu teikt, ka pēc neveiksmēm vai grūtībām noteikti nevajadzētu mest linti krūmos, jo mēs jau tādā veidā tikai norūdāmies un kļūstam stiprāki. Un tad trešā lieta, ko es novēlētu ticēt sev, tāpēc, ka tajā dienā, kad es noticēju sev, tā bija labākā diena manā dzīvē. Un visā šajā ceļā mani ir pavadījuši 3 mani labākie draugi. 3 mani labākie draugi. Mi Zaru, Kika Zaru un Iva Zaru. Šie ir 3 Japāņu pērtiķēni, kas pēc budisma mācības tev iemāca izvairīties no ļauna, jo Mi Zaru, viņš aizsadz acis un neredz ļaunu, Kika Zaru aizsadz ausis un nedzird ļaunu, un Iva Zaru aizsadz muti un nerunā ļaunu. Tādēļ, ja tu neredzi, nedzirdi un nerunā par ļaunu, tu esi no tā pasargāts. Es gribu ikvienam no jums no sirds novēlēt šādus 3 pavadoņus ceļā uz savu mērķi. Lai viss izdodas. Paldies! Paldies, Lieldei! Paldies! Tiešām ļoti labs novēlējums. Nekad nebija par to aizdomājies. Kaut gan arī cenšos pielietot kaut ko līdzīgu savā dzīvē. Kā ir ar jautājumiem šeit zālē? Ir mums kāds jautājums? Vai arī otrpus ekrānām mums ir jautājumi? Kādas prasmes, kuras piemīt aktierim, būtu nepieciešams apgūt katram no mums? Katram no mums būtu jāapgūst prasme būt šeit un tagad un būt maksimāli fokusētam. Tas noderēs jebkurā sfērā. Un vēl šeit jautājums, kādi ir tavi tālākie karjeras mērķi? Vai tā ir Holivuda? Nu, redzi. Kā jau es teicu, es savus mērķus turu ciešā noslēpumā un neatklāju, kā jau es minēju. Bet tad varbūt ieskicēt, kur mēs tevi varam redzēt tuvā nākotnē, kur jāsako skatītājiem ļoti tuvā līdzi. Nākotnē droši nāciet skatieties Dēls teātrī izrādē Retrīts. Iesaku, aicinu arī tevi. Es noteikti aiziešu. Tā ir pati tuvākā nākotne. Un tad jau, protams, koncerti, kas tuvojās 18. novembra koncerts. Skaidrs. Dāmas un kungi, Lielde Dreimane, paldies tev par to, ka iedvesmoji arī mūsu skatītājus šodien. Paldies tev! Paldies!